Sveiki, sveiki, sveiki. Tātad gan tiešsaistē, gan arī ierakstā. Tātad jautājumi par un ap neirofeedback. Un jautājums jūs tātad droši varat iesūtīt gan Facebook platformā, gan arī šeit patās var uzreiz rakstīt čatiņā, par ko ierakstīšu šeit, lai jūs redzat. Tā. Nu, lūk, un tad mēs tūlīt, es vēl tūlīt pastīšos man jautājumus, ko pirms tam bijāt iesūtījuši, un arī biežāk uzdotās jautājumus par un ap neirofeedback. Atversim vaļā un apstīšos arī uzreiz paralēli Facebooks, lai man ir redzēt, kur pasākums ir. Tā, un, re, kur mēs esam, pasākums sākās. Tā. Parastais jautājums ir, kas tad vispār ir neirofeedbacks un kurienes tad viņš vispār ir radies, un tā vēsture varētu teikt tā, ka es parasti stāstu tā, mēs varam izmērīt mūsu dažādas ķermenī, es teiktu, aspektus, tad mēs varam izmērīt temperatūru, mēs varam izmērīt arī asinsspiedienu, un šīs visas mērījumus mēs varam piefiksēt, un tā ir bioloģiska vai biofeedback, atgriezniskā saite par to, kas notiekās. Par ko ir pulsu, tāds klasiskais. Mēs uzliekam, varam sataustīt savu pulsu, mēs varam sajust to, kas tur notiekās. Nu, lūk, un tad ir tā, ka neirofeedback, tas ir tas, kas atkal mēra to, kas mums galvā notiekās, tad elektromagnētisko aktivitāti. Un varbūt kādreiz ir dzirdēts, ka ir tāda, elektroencefalogrammu taisa, un taisot elektroencefalogrammu, mēs ierakstam smadzeņu viļņu aktivitāti. Un tad mēs varam redzēt, kuras smadzeņu viļņu frekvences ir aktīvākas, kuras ir haotiskākas. Un visbiežāk elektroencefalogrammu mēs taisam, lai novērotu to, kas mums vai ir kādas tā kā epilepsijas pazīmes vai kādas arī citas. Nu, un šādi te mērot smadzeņu aktivitāti, neirofeedback, ar kuru mēs šobrīd nodarbojamies, viņš mēra no 0 līdz pat 64 Hz. Un viņš mēra labo un kreiso. Tā kā jūs redzat, man bilde, kas man ir mūs, kur sievietē ir uz galvas sensoriņš uz vienas un uz otras smadzeņu puslodes. Nu, lūk, un tas, kas ir, tad mērot šo te aktivitāti, tālāk ir jau daudz dažādas programmatūras pasaulē, vairāk kā es pat varētu teikt ap 20 līdz pat 50 tehnoloģijām, kas izmanto šos te datus, un tad ir tas lielais jautājums, kādā veidā tiek dot šī atgriezniskā saite apakaļ smadzenēm. Un tad ir tā, ka viena no tādām tādām varētu teikt populārākajām ir, lai iedalās, ja viņš iedalās, tad mēs saucam lineārais un dinamiskais neirofeedback. Lineārais neirofeedback ir tāds, kur mēs salīdzam smadzeņu viļņu aktivitāti ar datubāzi, un tad mēs mēģinām noteikt, kura no šīm te aktivitātēm ir atbilst šīm datubāzes normām un kura nav. Un tad mēs atbilstoši noteikti smadzeņu viļņu frekvences cenšamies pacelt uz augšu vai palaist uz leju noteiktu pieeju metodiku. Dinamiskais neirofeedback, viņš atšķirās to, ka viņš mēra un skatās visas smadzeņu frekvences un dod analīžu saiti par visām šīm smadzeņu frekvencēm labajā un kreisajā smadzeņu puslodē. Nu, tas ir tās lielākās atšķirības, kas tiek novērot. Nu tā, tad nākamais uzdevums ir tāds, tā jautājums, pastīšos, kas mums te ir iesūtīti. Tā, es mēģināju palūdzu, lai man apkopo. Tā, tad pavisam tas vienkāršais jautājums, es jau sāku par to neirofeedback, kā viņš darbojās. Tad viņš izmēra elektromagnētisku aktivitāti, un tā. Un kāpēc neiro? Tā kā neiroloģiska atgriezniskās saites metode, tas ir vēl tas, kā mēs to latviskot varētu. Dot atgrieznisko saiti par to, kas notiek mums smadzenēs. Un mūsu gadījumā ir tā, ka mēs sensoriņu izmēram,
aizsūta uz kastīti, pēc tam aizsūta uz datoru šo informāciju. Datora programmatūra aprēķina šo te informāciju, un tas, kas notiekās, līdz ko viņi piefiksē. Un tad ir katrai programmai savais. Tas, kas ir, mēs izmantojam NeuroOptimal programmu šobrīd un tagad jau vairākus gadus. Tad ir tā, ka tā datu bāze šeit nav nepasaka kaut kas labs vai slikts, bet tie dinamiskie neirofeedbackā viņa mācās no tās aktivitātes, ko viņa tā kā nolasa. Un līdz ko tajā lasījumā informācijas elektromagnētiskajā mēs piefiksējam nestabilitāti, salīdzinām ar iepriekšējo nolasīto informāciju, tad reālā laikā tas notiek. Tā skaņa vai mūzika, ko klausās seanses laikā, viņa tiek pārtraukta vai apturēta. Un šis te pārtraukums, tas ir arī tieši tas, kas dod šo te feedback vai atgrieznisko saiti, jo tas pārtraukums ir kā zvaniņš, kas mums pieliek līdz, ko mēs pakusimies, viņš iezvanās. Un šis zvaniņš dod šo atgrieznisko saiti mūsu smadzenēm par to, ka tur ir bijusi, es tā vienkāršos valodā sakot, bijusi kāds pārtraukums. Un tad ir otrs aplis. Tehnoloģija vēro, kā mūsu smadzenes noreaģē uz šo te pārtraukumu, mūzikas celiņā, vai šis sprakšķis, daži sakās pauze vai kāds. Un tad, ja viņi noreaģē, tas nozīmē, ka var dot vairāk informācijas. Ja ir par daudz, tad viņš ar šo informāciju dos mazāk. Līdz to nav tehniski iespējams notiek kaut ko sliktu. Tas mērķis tātad šim te procesam ir uzlabot smadzeņu darbību, vai lai viņi strādātu labāk. Tad gudrāk saka, lai viņi būtu adaptīvāka, lai viņi būtu sinhronāka šī darbība. Ar ko atšķirās tieši NeuroOptimal Dynamical Neurofeedback, kur mēs šobrīd darbojamies, no citām pieejām? Es jau mazliet ieskicēju, ka tās lineārais neirofeedbacks, viņš izmanto datu bāzi, kas nosaka, kas ir labi, kas nav slikti, vai kas ir slikti. Un tad atbilstoši mēs mēģinām viņu piekoreģēt, lai uzlabotu šo te aktivitāti kādām noteiktām frekvencēm. Mūsu gadījumā mēs strādājam jau ar visām frekvencēm, un mēs nesakām uz kādu konkrētu stāvokli, uz ko viņam jāiet. Mēs dodam viņam iespēju, man patīk tā, lai plūstošāk un lai nebūtu aizķeršanās. Tā, kas mums te nākamais? Vai neirofeedback ir saistīts ar elektrisko stimulāciju? Nē, nekādā gadījumā, jo šeit mēs nestimulējam smadzeņu darbību. Jā, mums ir šie sensoriņi uz galvas, bet viņi tikai mēra to aktivitāti, kas tur notiekās. Viņa nestimulē šo smadzeņu aktivitāti. Tas ir tas, laikam, būtiskākais, kas mums ir jāpaņem līdzi. Tālāk, tad mums ir tā. Pastīšos, kas tur mums vēl. Tā. Jo viņš tikai, tie sensori, kas uz galvas, viņi neko nestimulē, viņi tikai mēra. Tā atgriezniskā saite ir principā tikai un vienīgi caur šo te skaņas signālu. Tā, vai neirofeedback ir droši bērniem un arī pieaugušiem vecākiem? Jā, neirofeedback ir drošs, un arī ir tas, kad konkrēti NeuroOptimal tehnoloģija, ko mēs darbojamies, ir Amerikas FDA apstiprināta, un tas nozīmē, un viņi apstiprināti kā labbūtības programma, tas nozīmē, pat gribot, mēs nevaram neko sliktu nodarīt ar šo tehnoloģiju. Un jā, mēs strādājam pat ar zīdaiņiem, ir pie noteiktiem simptomiem, viņiem ir neirofeedbacks var palīdzēt, bet es parasti saku, tā, kad bērns var nosēdēt un noskatīties multfilmu, tad tas ir tas labākais vecums. Bet, protams, mums ir arī bērni, kuriem ir, piemēram, autiskais spektrs un kāds cits attīstības traucējumi. Tad visbiežāk, ko mēs novērojam, ka vecāki viņu tur klēpī. Jā, dažreiz ir pirmajās reizēs viņš diezgan tā stingri, tā kā ar varu notur, bet ļoti bieži ir tā, kad vecāki jau zina, kas tad ir tas, kas viņiem tiem bērnam palīdz noturēties tajā krēslā, lai viņš noklausās. Mūzika nav obligāti jāklausās austiņās, kā šajā bildē, ko jūs redzat aiz muguras. To var arī klausīties pa visu telpu. Tas tāds. Tā, kas mums te vēl nākamais? Nākamais mums ir tā. Cik vecam jābūt, lai sāktu neirofeedback seansu? Vecumam kā nav ierobežojumi, var jau principā arī ar zīdaiņiem likt. Un arī mums ir vecākais, man liekas, pat 90+ gadi.
kur cilvēks atnāca teica, ka viņš grib dzīvot kvalitatīvi vēl vismaz nākamos 10 gadus. Tā, vai nepieciešams kāda sagatavošanās pirms seansa? Pēc būtības nav nepieciešama sagatavošanās, bet, protams, mēs prasam, pat silti rekomendējam noklausīties bezmaksas audio lekciju, kas ir 1:15. Viņu var arī klausīties 2. ātrumā, kur ir apkopota mūsu zināšanas ar šīm te tehnoloģijām 18 gadu laikā ar 10 000 cilvēkiem strādājot. Un tas, kas ir, tad šīs te sagatavošanās, tas ļauj vieglāk mums saprast. Un ir vēl tāds, saprast to procesu, ko gaidīt, ko negaidīt. Un ir tāds 10 minūšu stāstījums par to, kā notiek un ko darīt, ko nedarīt tā procesa laikā. Es saku, atbildi pavisam vienkārši. Var darīt visu, ko vien vēlās. Galvenais, lai sensori paliek savās vietās. Seans ilgst 33 minūtes. Jā, reku arī tad ir bijis nākamais no apkopotiem. Cik ilgs ir viens neirofeedback seans? Precīzi 33 minūtes. Mēs taisam arī tādus īsos, daži tāds izmēģinājums kādās konferencēs vai pasākumos, kas ir 15 minūšu tāda izmēģinājuma. Bet tad ir tas tikai tāds izmēģinājums, tur jums nav tāds kopējais seans. Vai seansa laikā kaut ko jūs jūt vai dzirdat par sajūtām? Seansa laikā, jā, jūs tad dzirdat mūziku, ko mēs uzliekam, bet mūziku var jebkādu likt, tad mūzika ir sekundāra. Mūzika, protams, mūs ietekmē, bet tas nav primārais. Un šis te mūzikas pārtraukums ir tāds kā sprakšķis. Tas ir tas, kas ļauj tām smadzenēm saņemt to informāciju par to, kas tur īsti notiekās. Un tieši reālajā laikā. Bet jūs varat neklausīties, tā kā laist gar ausīm šo te mūziku. Un tajos sprakšķos, tad tā ir tā atgriezniskā saite. Un mūzika var klausīties gan pa telpu, gan arī seansiņā uz vietas. Vai neirofeedback ietekmē miegu? Jā, miega uzlabošanās vai miega kvalitātes uzlabošanās ir viens no tādiem top 5, kas uzlabojās pēc Rig-Brain seansiem. Tad mēs parasti sakam, nākat, iziet tos 10 seansus reizi nedēļā, un mēs varam 90% redzēt kādus jau uzlabojumus. Dažiem ir pēc viena seansa, 30% pat pēc viena seansa, jūt vai apzinās kādus rezultātus. Tā, kas mums te nākamais? Vai neirofeedback palīdz koncentrēties? Jā, neirofeedback seansi arī tas arī nākamais palīdz fokusēties, uzlabojās koncentrēšanās, atmiņa ir vieglāk, daudz mazāk, vai ja arī kaut kas izsit, mēs vieglāk varam atnākt apakaļ. Cik seansi ir ieteicams, lai justu rezultātu? Tas ir no 1 līdz pat vairākiem 100 seansiem. Vidējā statistika mums rāda, kad ir aptuveni līdz 10 seansiem pat 90% jau apzinās. Tad 20 līdz 30 apmeklējumi ir vajadzīgi, lai nostabilizētu jau rezultātus un paliktu par paliekošiem. Par paliekošu rezultātu es uzskatu, ja viņš šis rezultāts noturēs vismaz pusgadu. Un mēs, un parasti tā pēc viena apmeklējuma 30% ziņo kādus taustāmus apzinātus rezultātus. Tad 70% uzreiz neapzināsies. Bet tāpēc viņš ir sauc par treniņu. Mēs trenējam, un tad jau mēs ziņojam kādus labākus rezultātus. Vai rezultāti ir ilgstoši vai īslaicīgi? Jā, par paliekoši mēs uzskatām, ja vismaz pusgadu noturās. Tad, ja ir bijis kaut kas pozitīvs uz 5 minūtēm vai uz 1 stundu vai uz 1 dienu, tad to var uztrenēt un padarīt par pastāvīgu. Tādēļ jātrenējas, un ja ir kaut kas bijis labi, turpinam iet. Tā, vai pēc seansa ir kādas blakus parādības, diskomforts. Tad neirofeedback, tā kā ir apstiprināts Amerikas FDA, nav iespējams kādas blaknes saucamās. Jā. Bet tas, kas ir, jebkurā transformācijas procesā, ejot cauri, par ceļiem var būt kādi diskomforti. Tie ir reti, bet visi, kas mums ir zināmi, viņi ir tajā audio lekcijā pieminēti. Visbiežāk viņi ir saistīti ar to, kas mūsos jau ir, un ja viņi ir, tad īstenībā tas ir ļoti labs rādītājs, jo smadzenes ir uzreiz jau norēģējuši.
tādi, es pat nezinu, varbūt 1 no 100, varbūt tā, ka pēc seansiem varbūt tāda reibonīca ir tā kā pat slikta dūša, ja. No diskomfortiem, kas vēl var būt, galvas sāpes ļoti reti, tas, kas varētu būt no seansa. Drīzāk, ja ir bijis ļoti saspringts, ka viņi palaiž vaļā, ja tā saucās, ka palaiž vaļā. Tāds, ja kaut kas tāds ir, arī ļoti labi, bet, protams, kā diskomforts. Principā jums jānoklausās tā audio lekcija, tur viss, kas mums ir zināms, ir jau iekļauts iekšā, un pārsvarā tie ir pozitīvie rādītāji. Kad smadzenes norit daudz sliktāk, ja, piemēram, iziet 10 seansus, un tad 5 vai 2% var būt, ka mēs nenovaram vispār nekādu kustību ne uz vienu uz otru pusi, jo tas, ko mēs skatāmies, ir vai nav dinamika tajos rādītājos. Tā, kā es zināšu, ka neirofeedback darbojas? Tu vienkārši sajutīsi. Tas ir vienkāršākā atbilde. Otrs ir, tu aizpildīsi pirms seansiem un ik pēc 10 seansiem un vismaz 1 mēnesi, lai būtu pagājis kopš pirmā seansa, tu aizpildīsi pašnovērtējumu anketu, un 90% cilvēki tur pamana šīs te izmaiņas. Tas, ko mēs skatāmies, mums arī interesē, arī objektīvos rādītājos mēs skatāmies, ir vai nav dinamika šajos rādītājos. Ja ir, tā mēs priecājamies. Tā, kas tad mums vēl ir? Tā. Jā, un parasti mēs arī pirms seansa mēs prasam, kas ir tas, ko tu jūs pats sev nodefinēsi vai noformulēsi, kas tev traucē vai no kā tu gribētu atbrīvoties. Un tad mēs arī ar tiem jautājumiem mēs arī mēģinam pēc tiem 10 seansiem skatīties un virzīties tālāk. Tālāk, vai, piemēram, vai seansus var pārtraukt jebkurā laikā? Piemēram, ka dažreiz cilvēki zina, kas lieto medikamentus, un viņi zina, ka nedrīkst pārtraukt. Ar Riga brain seansiem vai šiem neurooptimālu seansiem viņus var pārtraukt jebkurā laikā, var taisīt pauzīti, jo pozitīvais ir tas, ka katrs tas seans ir tā kā kraikasītē iekrīt, un smadzenes atcerās viņu. Piemēram, ir cilvēki, kas iziet tur 10 seansus, un pēc tam viņi paņem pusgada pārtraukumu, un tad pēc pusgada viņi atkal turpina. Nav viņam tā kā no jauna jāsāk. Vai, piemēram, cilvēki, kuri pirms 10 gadiem ir sasnieguši labus rezultātus, viņiem nav bijuši vajadzīgi vairāk seansi, bet dzīvē viss kaut kas notiekās, un ir bijis gan privātajā, gan profesionālā jomā, gan ar veselību sašķobījies, kā saka. Tagad ir atpakaļ, bet jūt, ka tā galva vairs nestrādā, vai arī nespēja tikt atpakaļ. Un tad viņi atcerās par šiem neirofeedback seansiem, un viņi nāk uz šiem seansiem un iziet šos seansus, cilvēks uzreiz jau sajūt šos te uzlabojumus. Viņam atkal nav jāiziet tur 10 seansus, visbiežāk viņi tur 3 seansus. Tāpēc var taisīt pauzīt, ja vēlās, un pielāgoties. Bet smadzenēm patīk, protams, šī te regularitāte, jo regulārāk viņš darbojās, jo pozitīvāk tas arī ir. Tā, tad nākamais mums no jautājumiem. Vai kādas sajūtas cilvēki visbiežāk izjūt pēc seansa? Visbiežākā sajūta ir tāda, ko cilvēks saka, ir tāda miera sajūta, vai tad skaidrākas domas, pat redze ļoti bieži uzlabojās. Cilvēks prasa, vai tiešām tā var būt, kad redze ir uzlabojies. Asums un kontrasts, var sakot, uzlabojās. Un ar miegu, viņš saka, arī kādās stresa situācijās iepriekš tev zināmās cilvēks ir daudz mierīgāks, reaģē uz šīm te notikumiem, tā mēs pat varētu teikt. Tā, tad ir vēl, skaidrāk, vieglāk koncentrēties, mazāk mēs uzvelkamies. Mums, piemēram, viens klients stāstīja, viena futbolista mamma stāstīja, kad dēls futbolā, viņam tur tā, kur viņi tur trenējās, viņam katreiz viens puika, kaitina viņu. Un pēc seansiem viņš mamma teica, uzliksim seansu un paskatīsimies, kā tu reaģē uz šo te puiku. Un tagad paiet tas laiks, viņš atnāk un patiešām tas puikas saka, bija savādāk. Un viņš saka, kas bija savādāk? Es nezinu, nebija tā automātika, kas norēģē uzreiz, ka tas puika kaut ko pasaka, es uzreiz viņam pretī, un tad mums tas konflikts. Viņš kaut ko pasaka, es tā mierīgi un aizēju. Tā kā ir daudz tādas, kā es saku, automātiskas rīcības, kur mēs agrāk būtu varbūt pat uzsprauguši, tagad mēs esam daudz mierīgāki un nosvērtāki.
Jā, tur ir viens jautājums. Vai seansus var kombinēt ar sportu un pie meditacija vai citām aktivitātēm? Jā, var. Un, jā, dažreiz pat vēlams kombinēt. Es pats arī esmu gājis, gan mēģinājis tur šo gadu laikā. Pirms seansiem uzteic kādu sporta vai uz treniņu aiziet un nāk pēc tam, vai arī pēc treniņiem nāk. Mums, piemēram, puika arī trenējās futbolā, un viņš iet uz, atnāk uz seansu un pēc tam iet uz treniņu. Un mēs tā novērojuši, jā, ka viņš ir daudz mierīgāks un varbūt arī tāds pārliecinātāks un drošāks uz laukuma, un arī tas sitiens ir daudz spēcīgāks tajās dienās. Tā, vai neirofeedback aizstāja medikamentus? Nē, neirofeedback viņš nebūs kā medikamenta aizstājošs, bet viņš drīzāk kā papildinošs vai kā atbalstošs tehnoloģija tiek oficiāli. Bet mums, protams, ir cilvēki, kas nāk uz seansiem, kas lieto medikamentus. Mēs vienmēr arī tie audio lekcijā tiek stāstīts, kas jānoklausās pirms, kad par medikamentiem ir tā, kad ir jāpavēro pēc seansiem medikamentu iedarbība var kļūt spēcīgāk vai efektīvāk, precīzāk tā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir varbūt kādas devas jāsamazina, ja ir kādi pārdozēšanas simptomātika. Bet vienmēr šo te medikamentu samazināšanu to veic ar ārstu noteiktā uzraudzībā un skatījumā. Vai mums ir cilvēki samazinājuši medikamentus tieši ejot uz seansiem? Jā, un diezgan bieži. Bet pašiem mēs neiesakam un nerekomendējam, neiesakam, pat nedarat to, tā es varētu teikt. Bet, jā, ir vairāki, piemēram, kas ir neiroloģijas saistīti vai precīzāk ar kādi antidepresanti. Mums ir, piemēram, pēc seansiem novērots, kad efektivitāte ir medikamentiem, ko lieto Parkinsonis pacienti, kuriem ir šī tremors vai trīce, šo medikamentu iedarbību. Es nezinu, tas bija pirms vairākiem gadiem, mums bija viena sieviete, viņai, piemēram, mazinājās šis te trīce, ja parasti tas medikaments uz 2 stundām, tad ar seansiem viņai bija uz 3 stundām tā uzlabojums. Tā, kas tam mums vēl ir? Cik bieži ieteicat nākt uz seansiem? Klīniskie psihologi saka, katrs var izvēlēties un pielāgot, bet mūsu novērojumi laikam ir tas optimālākais reizi nedēļā nākt uz seansiem vai 2 reizes nedēļā. Minimālais ir reizi mēnesī, bet ir cilvēki, kas iet pat par 2 seansi dienā, vai cilvēki, kad izīrē un pat 2-3 seansi liek. Vai seansu daudzums vairāk vai mazāk kaut ko palīdz? Nē, tas nav ar to saistīts. Tā. Tā. Pastīsimies, kas mums vēl ir ienācis. Tā. Vai iespējams izmantot neirofeedback mājās? Jā, to droši var darīt, un tāpēc mēs piedāvājam tur ļoti vienkārši apmācība ir, kā mēs to varam pieslēgt un izmantot. Tā, kā smadzenes reaģē uz atgrieznisko saiti feedback? Smadzenes visu laiku apstrādā apkārtējo informāciju, bet ja viņas piefiksē informāciju, kas ļoti cieši ir saistīta ar viņu pašu darbību, viņas uzreiz daudz apzinātāk viņu piefiksē. Tas ir līdzīgi kā, ja jūs istabā jums ir televizors, jūs esat, piemēram, virtuvē, un jūs dzirdat, ka pa televizoru runā piemēram, par jūsu kādu radinieku. Tas, ko jūs darat, jūs visu metat nost un skrienat uz istabu, lai dzirdētu, ko tas stāstīs par jūsu darbinieku vai, piemēram, par viņa uzņēmumu, kurā viņš strādā. Tā ir jums specifiska un svarīga informācija. Tāpat smadzenes reaģē uz sevi, vai viņi saprot, ka tas ir par viņām. Jo, ja mēs klausamies šo informāciju, šo skaņu pa visu telpu, mēs varam dzirdēt arī tos prakšķus, arī visi pārējie cilvēki, kas telpā. Bet tiem citiem, vai mums, kas mēs esam telpā un kuram nav šis vadiņi, viņi vienkārši teiks tā, ka mēs dzirdam vienkārši sprakšķēnu mūziku, mums nekāda rezultāta no tā nav. Bet cilvēkam, kurš ir pieslēgts, viņš visbiežāk arī ziņos šos te rezultātus, vai viņas smadzenes apzināsies viņus. Kas ir smadzeņu viļņi un kā tie saistīti ar neirofeedback?
Mēs varam kādreiz esam dzirdējuši, ja, kad tad elektroencefalogrāfs mēra to, kas mums galvā notiekās. Un tur ir smadziņu viļņu pēc garuma. Ir delta, teta, alfa, beta un gamma viļņi. Un tas ir elektromagnētiskās aktivitātes noteiktā frekvencē, kādā viņš svārstās. Jo viņš svārstās lēnāk, viņš šāds, jo viņš svārstās ātrāk, ir šāds. Tad tur tīri, kā saka, no fizikas mēs varam to vērot un skatīties. Vai nu, vai neirofeedback var mainīt smadzeņu viļņu sinhronizāciju? Jā, viņi, ir kaut kāda aizķēriena tajā aktivitātē, tad viņi nevis maina viņas, bet viņi iedod informāciju. Tas tā kā spogulis ir pie spoguļa, un spogulis tevi neizmaina, bet spogulis iedod informāciju par to, kas notiekās tavā galvā. Vai spogulis iedod informāciju par to, piemēram, tu staigā un viss smaida, un tu nevari saprast, kāpēc tā smaida jocīgi. Tu pie spoguļa vakarā redzi, tu šokolādi izsmērēt, tu ēdi tur šokolādi. Spogulis tev nenotīrīs to šokolādi. Spogulis iedos informāciju, ka tev ir šokolāde. Tu vari izvēlēties, uzmēri otrā pusē, vai tu paņem un notīri to nost, vai tu nedari neko. Tā jau ir tava izvēle. Un līdzīgi šajā gadījumā tiek iedot informācija par to, ka ir kāda, es teiktu, lieka smadzeņu viļņu aizķeršanās, un tad šādā veidā tas palīdz mums saprast to, kas tur notiekās, un vai palaist vaļā. Līdz to uzlabojās smadzeņu sinhronizācija. Tāda īsā stāstījumā. Tā, kāda ir atšķirība starp to lineāro un dinamisko neirofeedback? Tad tas būtiskākais, tad to saliekot bildi kopā. Dinamiskais neirofeedback strādā no 0 līdz 64 frekvencēm, vienlaicīgi 33 minūtes. Tajā lineārā neirofeedbackā mēs strādājam noteiktām frekvencēm un tikai mēs viņus paceļot uz leju, uz augšu, līdz to mēs seanses laikā mums jāmaina. Tas ir daudz ilgstošāks process. Tālāk, kāda pētījuma pierāda neirofeedback efektivitāti? Par neirofeedback ir ļoti daudz pētījumu, un arī ir arī pēdējos gados tieši par neurooptimāli ir pieejami vairāki jau pētījumi, kas arī ir ar kontrolu grupām, tad ar placebo grupām, vai viņiem ir vai nav. Un visbiežākais tie uzlabojumi ir cilvēkiem, kuriem ir, piemēram, tas ir nozīmē, ka pēc ķīmijterapijas, ja, kādi viņiem ir uzlabojumi. Un tad pēdējais arī par tinītu ir pētījumi. Ir vairāk pētījumi, kas ir veikti. Mēs arī veicām ar Latvijas Universitātes pirms vairākiem gadiem vienu psihologu, kurš veica arī datorizētus kognitīvos mērījumus. Mēs veicām cilvēkiem, kur nekad neirofeedback nav izmantojuši. Viņam bija šis mērījums datorizētais pie šī te psihologa. Pēc tam bija viens neirofeedback seans, un tad viņam bija atkal šis te datorizētais nākamajās dienās tests. Un šajā pilotu pētījumā, mini pētījumā mums būtiski uzrādījās, ka uzlabojās tieši vadības funkcijas cilvēkiem un emociju atpazīšana. Tad vadības funkcija, lēmumu pieņemšana, tas viss, kas tādas, kas vispār liek mums to domāšanas procesu uzlabot. Un cilvēkiem tas pat pēc viena seansa to varēja. Ja viņš pat neapzinājās, tad datorizētajos mērījumos tas uzrādījās. Vai neirofeedback darbojas visiem cilvēkiem vienādi? Tieši šis dinamiskais neirofeedbacks katra sekundi ir unikāla, jo viņš visu laiku nolasa informāciju un pielāgojas tai informācijai, kas tikko tika saņemta. Līdz to viņš katram ir savādāks, un ja cilvēks nav gatavs, tad viņš nemazam šo te neļauj šīm smadzenēm iet uz kādu optimālāku stāvokli. Viņš visu laiku būs pielāgojies. Vai iespējams redzēt smadzeņu darbību seanses laikā? Jā, jūs seanses laikā varat redzēt smadzeņu darbību reālā laikā no šiem diviem sensoriem, kas sievietei tur. Jūs varat redzēt labo, kreiso un noteikti smadzeņu viļņu frekvenci no 0 līdz 64 un arī to, kādā amplitūdē viņš svārstās. Ir cilvēki, kuri saka, lai viņiem uzliek šo te, un viņi grib visu laiku redzēt. Ir cilvēki, kas to negrib redzēt seanses laikā, un saka, ņemat nost, jo viņi tur pārāk aktīvi. Un tad mēs parasti sakam, var pamēģināt domāt labas domas, sliktas domas un dažādas citus tādus mērījumus skatīties. To mēs varam redzēt. Un tālāk. Kāda ir sensoru loma seansā?
Un tātad tie sensori, kas ir uz galvas, viņi tikai nomēra tos elektromagnētisko aktivitāti. Sensori, kas ir uz ausīm, es saucu viņus par tehniskiem sensoriem. Viņi dod mums informāciju par to, ka jūsu sensori, kas ir uz galvas, viņi norasa pareizi šo informāciju, ka nav kur pārlūzis sensoriņš vai tāds. Tas ir tāds viens no būtiskākajiem aspektiem. Tad sensoriņi tie ir tādi nolasīšanai, bet tie jau ir tā regularitātei. Tā, kā tiek nodrošināta datu precizitāte? Nu, ir tā, ka tehnoloģijā ir iebūvēts jau programmatūra, un tas, ko viņi dara, viņi mēra šo smadzeņu aktivitāti, viņi mēra no reālā laikā 256 reizes sekundē. Tas ir tas, cik precīzi viņš šo informāciju izmēra. Un tad ir tā, ka tehnoloģija vēro arī, kā mūsu smadzenes norēģē vai nenorēģē uz šiem smadzeņu atgrieznisko saiti. Ja viņas nenorēģē, tad viņš samazina šo to daudzumu, kas notiekās. Vai smadzenes var pārmācīties ar neirofeedback? Nu, ar lineāro noteikti mēs tā varētu teikt, ka varētu pārmācīties, bet ar nelineāro neirofeedback tā noteikti nevar. Tas vienkārši tehniski nav iespējams, jo viņas visu laiku pielāgojās šiem te rādītājiem. Tā, vai neirofeedback palīdz pret stresu? Jā, tas arī ir top 5, samazina stresu, un tad stresa negatīvās sekas, un viņš neatņem pavisam stresu mums, bet mēs daudz mierīgāk reaģējam stresa situācijām, un arī ātrāk atjaunojamies pēc stresa situācijām. Vai tas var palīdzēt mazināt izdegšanu? Jā, šis jautājums īpaši pēdējā gada laikā ir ļoti aktualizējies vismaz mūsu pusē. Mēs biežāk dzirdam cilvēkus, kuri nāk pie mums un viņi atzīmē, ka viņiem ir izdegšana vai jau ir izdeguši. Seans viennozīmīgi viņiem palīdz un pēc tiem novērojumiem un statistikas, ko viņi ziņo. Kā neirofeedback ietekmē emocionālo līdzsvaru? Jā, jo, ja smadzeņi viņi kļūst sinhronāki, mums mazāk iespaido kādi ārēji faktori, negatīvā veidā mums mazāk sašūp, mēs jūtamies iekšēji stabilāk, pārliecināk, arī uzlabojas pašapziņa, un arī mūsu emocijas nav vairs augšā lejā. Mēs varam priecāties, mēs varam būt bēdīgi, bet mums nebūs tur ļoti pārāk tādas neadekvātas. Un bērniem ir normāli, bērni noteiktos vecuma posmos, viņiem ir jāiet šī tantrumi mazajiem bērniem, tur histērijas, UTT, īpaši, ja viņi noguruši, viņi neēduši, neizgulējušies. Tas tāpēc kā pieaugušiem. Pieaugušiem vairāk spēj to kontrolēt. Bet smadzeņu treniņi īpaši šiem bērniem var palīdzēt, šiem tantrumiem tikt cauri vai visai ģimenei. Un arī pieaugušiem, kuriem, piemēram, nav stabila šī emocionālā puse, arī noteikti uzlabojās. Arī statistika mums viņa parādās šajos te pētījumos. Tā, ja ir kāds jautājums, droši rakstam, jo tūlīt jau mēs arī beigsim, jo es visus jautājumus pat arī nevarēšu līdz galam iziet, bet tie, kas šeit Zoomā parādīsies, tos noteikti atbildēšu. Tā. Vai tas var palīdzēt pieaugušiem darba efektivitāte? Jā, produktivitāte tas arī ir, kas bieži uzlabojās, un tad ir tādi gadījumi, kad cilvēks tāds, piemēram, darbs, ko viņš dara katru mēnesi, un tādā pašā emocionālā un fiziskajā pašjūtā, viņš šo pašu darbu izdara nevis 3 stundās, bet viņš izdara 2 stundās vai pat 1 stundā, tad pat būtiski tādi uzlabojumi. Mēs mazāk varbūt pat iekrītam kādās mazās nevajadzīgās lietās, mēs varam tā ļoti koncentrēti skatīties uz priekšu, kas tad mums ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Tā, un. Tā, arī kas tur mums nākamais. Tā, kāda ir saistības ar neirofeedback un atmiņas uzlabošanu? Jā, atmiņa arī viens no biežākiem, kas, principā, miegs laikam, stress, koncentrēšanās, emocionālā stabilitāte, tāda trauksmes mazināšana, bet arī atmiņa ir tā, kas uzlabojas. Tur ir dažāds nianses, jo atmiņas veidi ir dažādi, bet jā, pirms mācīšanās mums bija viens tāds periods, kad pie mums nāca vairākas meģmāsas, kuras brauca strādāt uz Norvēģiju, viņam bija grūti iemācīties norvēģu valodu. Tad seans palīdzēja vieglāk, vai automašīnas eksāmenu, to braukšanas eksāmenus grūti nolikt. Seans palīdzēja. Tātad atcerēties arī, atmiņa ir 2 veidi,
divas pieejas. Viens ir tehnika, mums jāuztrenē, kā mēs atceramies, jāmācās tādas tehnikas. Un otrs ir tīri tā fizioloģiskais process, kā kapacitāte. Tas šie seansi uzlabos šo te kapacitāti, bet, lai uzlabotu atmiņu, mums arī jāpielieto noteikts, pieejas vai tehnikas, jātrenē viņas. Tā, ko tad pēdējie jautājumi jau? Tā. Vai neirofeedback palīdz sportistiem sniegt labākus rezultātus? Jā, viennozīmīgi mums ir vairāki profesionālie sportisti, arī olimpieši, gan no Latvijas, gan no citām valstīm, un tas, ko viņi saka, viņiem vajadzīgas sekundžu simtdaļas, lai uzlabotu šos savus rezultātus. Bet zinat, kas vēl? Es tieši pēc šīm te pēdējās olimpiādas sapratu, kad šie seansi ir būtiski vajadzīgi, lai viņi atjaunotos. Īpaši, ja viņi iet uz lielu mērķi, uz augstu rezultātu, un viņi pēdējos 3 gadus ir visu sev ielikuši, dienā tas ir. Un tagad viņam viņš ir beidzies, tad ir tāds, tas tāpēc, ka mēs pārējie mācāmies, piemēram, uz kaut kādu eksāmenu, uz kaut kādu lielu darbu, vai liels pasākums. Tas pasākums notiek, tad ir pēc tam tāds dažreiz pat galvas sāpes var būt. Viņiem ir tīri emocionāli ļoti grūti, tad šie seansi nāk palīgās ātrāk atjaunoties. Un arī sportisti uzlabojās šī atjaunošanās, cik ātri viņi atjaunos pēc šiem seansiem. Tā, vai seansi var palīdzēt atgūt radošumu? Jā, viennozīmīgi. Ne tikai radošumu, pat arī uzlabojās intereses vai atjaunojās intereses, kas agrāk viņiem ir patikušas. Piemēram, pēc seansiem cilvēki bieži saka, es atsāku spēlēt ģitāru, es atsāku atkal gleznot, es atsāku dejot, es jau 20 gadus to nebiju darījis. Un pēc seans man iekšēji vēlme radās. Bet, ja ir kaut ko radoši, kādas lietas, tad man gribās vēl labāk radoši, jo radošums ir saistīts patiešām arī ar smadzeņu darbību. Jo vairāk mēs esam atpūtušies, atjaunojušies, arī tas radošums ir daudz, ģeniālākas idejas mums rodās. Tā, kādas izmaiņas cilvēki pamana ikdienā pēc seansiem? Viņi jūtās mierīgāki, viņi jūtās pārliecinātāki, viņi ātrāk atjaunojās, viņiem gribās biežāk smaidīt, un viņi arī tādi pozitīvāki, un to bieži arī pamana apkārtējie cilvēki. Mums bieži tā, ka cilvēks varbūt pats tā, viņš saka, kaut kas ir, bet grūti pateikt. Bet apkārt, kas viņu redz ikdienā, viņš saka, viņam ir būtis, viņš ir kļuvis, vairs nav tik varbūt emocionāls un tāds. Un, laikam jau tad pēdējais jautājums tā. Vai neirofeedback var izmantot uzņēmumos darbinieku labsajūtai? Jā, neirofeedback var izmantot uzņēmumu labsajūtai, un pat ir tāda programma, un mums to izmantojam mēs ar šo Air Baltica mēs esam strādājuši apmācību centrā vairāk gadu garumā, tieši tie, kas apmāca pilotus un stjuardus, tad viennozīmīgi mazina šo te stresu. Un esam arī strādājuši ar grāmatvedības kantoriem un finanšu uzņēmumiem, kur viņi pat izīrē šo tehniku un piedāvā saviem darbiniekiem, lai viņi būtu mierīgāki. Tas šajā jautājuma atbilšu sadaļā arī viss. Tā kā tiekamies atkal kādā citā sēdē. Tā kā paldies jums par uzmanību. Atā!